Divas nerātnas pelītes. Reiz kādā lielā mājā bija ļoti skaista leļļu mājiņa. Tā izskatījās kā īsta māja, tikai bija ļoti maza. Mājiņai bija sarkanas durvis, skaisti logi un mazs skurstenis. Tajā bija viesistaba, ēdamistaba, guļamistaba un virtuve. Šajā mājiņā dzīvoja divas lelles. Vienu sauca Lusinda, bet otru Džeina. Lusinda bija mājas saimniece un valkāja skaistu kleitu. Džeina bija pavāre, un viņai bija balts priekšauts. Kādu rītu Lusinda un Džeina izgāja pastaigā. Leļļu mājiņa palika tukša, un durvis nebija aizslēgtas. Tajā pašā lielajā mājā zem grīdas dzīvoja divas pelītes – Toms un Lilija. Toms bija liels, bet Lilija bija mazāka. Viņiem bija vairāki bērni, mazi pelēni. Pelītes bieži meklēja ēdienu. Kādu dienu Toms ieraudzīja leļļu mājiņu. Lilija, nāc šurp, es atradu mazu māju, viņš sauca. Lilija pienāca tuvāk. Cik skaista māja! Te droši vien dzīvo ļoti mazi cilvēki. Toms pagrūda durvis ar ķepu, un tās atvērās. Varbūt mēs varam tikai mazliet paskatīties, sacīja Lilija. Pelītes klusi iegāja mājiņā. Vispirms viņas nonāca ēdamistabā. Istabas vidū stāvēja galds ar baltu galdautu. Uz tā bija mazi šķīvji, krūzes, naži, dakšiņas un karotes. Uz šķīvjiem bija šķiņķis, zivs, maize, siers, augļi un skaista dzeltena kūka. Beidzot mēs atradām ēdienu, priecīgi iesaucās Toms. Viņš paņēma šķiņķa gabalu un mēģināja tajā iekost. Taču šķiņķis bija ļoti ciets. Toms pagrauza to ar zobiem un mēģināja sagriezt ar nazi, bet nekas neizdevās. Tas nav īsts šķiņķis, viņš dusmīgi teica. Arī zivs, maize, siers, augļi un kūka nebija īsti. Tas bija rotaļu ēdiens. Mūs apmānīja, dusmojās Toms. Ēdiens izskatās garšīgs, bet to nevar ēst. Viņš pagrūda šķīvi, un tas nokrita uz grīdas. Tad Toms nometa vēl dažus traukus. Tom, nedari tā, teica Lilija. Bet Toms viņu neklausīja. Viņš nometa uz grīdas kūku, taču tā nesaplīsa. Tad Toms paņēma mazu kamīna lāpstiņu un vairākas reizes sita pa kūku. Beidzot tā sadalījās gabalos. Tagad tā vairs nav skaista, teica Lilija. Pēc tam pelītes aizgāja uz viesistabu. Tur bija galds, krēsli, dīvāns un kamīns.
Pie sienām karājās mazas gleznas. Toms uzlēca uz dīvāna un ieraudzīja spilvenu. Viņš pārkoda tā audumu un sāka vilkt ārā pildījumu. No spilvena izlidoja baltas spalvas. Paskaties, istabā snieg, iesaucās Lilija. Viņa meta spalvas gaisā, un tās lēni krita uz grīdas. Drīz spalvas bija uz galda, dīvāna un krēsliem. Tad pelītis iegāja guļamistabā. Tur bija 2 mazas gultas un skapis ar leļļu drēbēm. Paskaties, Tom, cik daudz skaistu drēbju, teica Lilija. Viņa pielaikoja vairākas kleitas, bet tās bija pārāk lielas. Tad Lilija atrada baltu priekšautu. Šis priekšauts man patīk, es to paņemšu. Paņem arī kaut ko bērniem, sacīja Toms. Lilija paņēma dažas mazas drēbes saviem pelēniem. Tad pelītis sāka nest lietas prom no mājiņas. Toms paņēma šķīvjus, nazi, dakšiņas un karotes. Lilija paņēma drēbes, spilvenus un dažus traukus. Viņi mēģināja aiznest arī kumodi, bet tā bija pārāk smaga. Velc stiprāk, teica Toms. Es jau velku, atbildēja Lilija. Taču kumoda nekustējās. Arī gulta bija pārāk liela. Mēs nevaram paņemt visu, teica Lilija. Tad paņemsim tikai mazās lietas, atbildēja Toms. Leļļu mājiņā palika liela nekārtība. Krēsli bija apgāsti, trauki gulēja uz grīdas, kūka bija salauzta un visur bija baltas spalvas. Skapis bija atvērts un daudzas drēbes bija pazudušas. Pēc kāda laika Lusinda un Džeina atgriezās no pastaigas. Ak, nē, kas te ir noticis? Iesaucās Lusinda. Visi trauki ir uz grīdas, teica Džeina. Viesistabā spilveni bija saplēsti, bet guļamistabas skapis bija gandrīz tukšs. Lelles bija ļoti bēdīgas. Drīz pie leļļu mājiņas atnāca 2 meitenes. Viņas ieraudzīja nekārtību. To noteikti izdarīja peles, teica viena meitene. Mums vajag peļu slazdu, sacīja otra. Viņas nolika pie mājiņas slazdu ar sieru. Vakarā Toms ieraudzīja sieru. Lilija, paskaties, īsts siers! Lilija uzmanīgi apskatīja slazdu. Nē, tur, Tom, tas ir bīstami. Toms paskatījās uz sieru un tad uz slazdu. Tev taisnība. Labāk neņemsim šo sieru. Pelītis ātri aizskrēja prom. Nākamajā dienā meitenes nolika mājiņā mazu lelli,
policista formā. Policists stāvēja pie durvīm un sargāja māju. Pelītes vairs nenāca zagt lietas. Lili saprata, ka ir rīkojusies slikti. Viņa negribēja, lai Lusinda un Džeina būtu bēdīgas. Kādu rītu Lili klusi atgriezās leļļu mājiņā. Viņai mugurā bija baltais priekšauts, ko viņa bija paņēmusi no skapja. Lili paņēma mazu slotu un sāka tīrīt istabas. Viņa slaucīja grīdu, savāca spalvas un sakārtoja mēbeles. Kopš tā laika viņa katru rītu nāca uz mājiņu un palīdzēja to uzkopt. Arī Toms gribēja samaksāt par salauztajām lietām. Ziemassvētku vakarā Pelītis atrada mazu, spīdīgu monētu un nolika to leļļu mājiņā zem kamīna. Tā bija samaksa par salauztajiem šķīvjiem, saplēstajiem spilveniem un sabojāto kūku. Toms un Lili vairs nebojāja leļļu mājiņu. Lili palīdzēja mājas darbos, bet Toms pieskatīja mazos pelēnus. Pelītis saprata, ka nedrīkst ņemt svešas lietas un bojāt citu mantas. Ja esi izdarījis kaut ko sliktu, ir svarīgi atzīt savu kļūdu un mēģināt to labot. Divas nerātnas pelītes. Reiz kādā lielā mājā bija ļoti skaista leļļu mājiņa. Tā izskatījās kā īsta māja, tikai bija ļoti maza. Mājiņai bija sarkanas durvis, skaisti logi un mazs skurstenis. Tajā bija viesistaba, ēdamistaba, guļamistaba un virtuve. Šajā mājiņā dzīvoja divas lelles. Vienu sauca Lusinda, bet otru Džeina. Lusinda bija mājas saimniece un valkāja skaistu kleitu. Džeina bija pavāre, un viņai bija balts priekšauts. Kādu rītu Lusinda un Džeina izgāja pastaigā. Leļļu mājiņa palika tukša, un durvis nebija aizslēgtas. Tajā pašā lielajā mājā zem grīdas dzīvoja divas pelītes – Toms un Lilija. Toms bija liels, bet Lilija bija mazāka. Viņiem bija vairāki bērni, mazi pelēni. Pelītes bieži meklēja ēdienu. Kādu dienu Toms ieraudzīja leļļu mājiņu. Lili, nāc šurp, es atradu mazu māju, viņš sauca. Lili pienāca tuvāk. Cik skaista māja, te droši vien dzīvo ļoti mazi cilvēki. Toms pagrūda durvis ar ķepu, un tās atvērās. Varbūt mēs varam tikai mazliet paskatīties, sacīja Lilija. Pelītes klusi iegāja mājiņā. Vispirms viņas nonāca ēdamistabā. Istabas vidū stāvēja galds ar baltu galdautu. Uz tā bija mazi šķīvji, krūzes, naži, dakšiņas un karotes. Uz šķīvjiem bija šķiņķis,
zivs, maize, siers, augļi un skaista dzeltena kūka. Beidzot mēs atradām ēdienu, priecīgi iesaucās Toms. Viņš paņēma šķiņķa gabalu un mēģināja tajā iekost. Taču šķiņķis bija ļoti ciets. Toms pagrauza to ar zobiem un mēģināja sagriezt ar nazi, bet nekas neizdevās. Tas nav īsts šķiņķis, viņš dusmīgi teica. Arī zivs, maize, siers, augļi un kūka nebija īsti. Tas bija rotaļu ēdiens. Mūs apmānīja, dusmojās Toms. Ēdiens izskatās garšīgs, bet to nevar ēst. Viņš pagrūda šķīvi, un tas nokrita uz grīdas. Tad Toms nometa vēl dažus traukus. Tom, nedari tā, teica Lilija. Bet Toms viņu neklausīja. Viņš nometa uz grīdas kūku, taču tā nesaplīsa. Tad Toms paņēma mazu kamīna lāpstiņu un vairākas reizes sita pa kūku. Beidzot tā sadalījās gabalos. Tagad tā vairs nav skaista, teica Lilija. Pēc tam pelītis aizgāja uz viesistabu. Tur bija galds, krēsli, dīvāns un kamīns. Pie sienām karājās mazas gleznas. Toms uzlēca uz dīvāna un ieraudzīja spilvenu. Viņš pārkoda tā audumu un sāka vilkt ārā pildījumu. No spilvena izlidoja baltas spalvas. Paskaties, istabā snieg, iesaucās Lilija. Viņa meta spalvas gaisā, un tās lēni krita uz grīdas. Drīz spalvas bija uz galda, dīvāna un krēsliem. Tad pelītis iegāja guļamistabā. Tur bija 2 mazas gultas un skapis ar leļļu drēbēm. Paskaties, Tom, cik daudz skaistu drēbju, teica Lilija. Viņa pielaikoja vairākas kleitas, bet tās bija pārāk lielas. Tad Lilija atrada baltu priekšautu. Šis priekšauts man patīk, es to paņemšu. Paņem arī kaut ko bērniem, sacīja Toms. Lilija paņēma dažas mazas drēbes saviem pelēniem. Tad pelītis sāka nest lietas prom no mājiņas. Toms paņēma šķīvjus, nazi, dakšiņas un karotes. Lilija paņēma drēbes, spilvenus un dažus traukus. Viņi mēģināja aiznest arī kumodi, bet tā bija pārāk smaga. Velc stiprāk, teica Toms. Es jau velku, atbildēja Lilija. Taču kumoda nekustējās. Arī gulta bija pārāk liela. Mēs nevaram paņemt visu, teica Lilija. Tad paņemsim tikai mazās lietas, atbildēja Toms.
Leļļu mājiņā palika liela nekārtība. Krēsli bija apgāzti, trauki gulēja uz grīdas, kūka bija salauzta un visur bija baltas spalvas. Skapis bija atvērts un daudzas drēbes bija pazudušas. Pēc kāda laika Lusinda un Džeina atgriezās no pastaigas. Ak, nē, kas te ir noticis? Iesaucās Lusinda. Visi trauki ir uz grīdas, teica Džeina. Viesistabā spilveni bija saplēsti, bet guļamistabas skapis bija gandrīz tukšs. Lelles bija ļoti bēdīgas. Drīz pie leļļu mājiņas atnāca divas meitenes. Viņas ieraudzīja nekārtību. To noteikti izdarīja peles, teica viena meitene. Mums vajag peļu slazdu, sacīja otra. Viņas nolika pie mājiņas slazdu ar sieru. Vakarā Toms ieraudzīja sieru. Lili, paskaties, īsts siers! Lili uzmanīgi apskatīja slazdu. Nē, tur, Tom, tas ir bīstami. Toms paskatījās uz sieru un tad uz slazdu. Tev taisnība. Labāk neņemsim šo sieru. Pelītes ātri aizskrēja prom. Nākamajā dienā meitenes nolika mājiņā mazu lelli policista formā. Policists stāvēja pie durvīm un sargāja māju. Pelītes vairs nenāca zagt lietas. Lili saprata, ka ir rīkojusies slikti. Viņa negribēja, lai Lusinda un Džeina būtu bēdīgas. Kādu rītu Lili klusi atgriezās leļļu mājiņā. Viņai mugurā bija baltais priekšauts, ko viņa bija paņēmusi no skapja. Lili paņēma mazu slotu un sāka tīrīt istabas. Viņa slaucīja grīdu, savāca spalvas un sakārtoja mēbeles. Kopš tā laika viņa katru rītu nāca uz mājiņu un palīdzēja to uzkopt. Arī Toms gribēja samaksāt par salauztajām lietām. Ziemassvētku vakarā pelītes atrada mazu, spīdīgu monētu un nolika to leļļu mājiņā zem kamīna. Tā bija samaksa par salauztajiem šķīvjiem, saplēstajiem spilveniem un sabojāto kūku. Toms un Lili vairs nebojāja leļļu mājiņu. Lili palīdzēja mājas darbos, bet Toms pieskatīja mazos pelēnus. Pelītis saprata, ka nedrīkst ņemt svešas lietas un bojāt citu mantas. Ja esi izdarījis kaut ko sliktu, ir svarīgi atzīt savu kļūdu un mēģināt to labot.